kā partija mēs jau vairāk kārt esam demonstrējuši, ka mūsu tā pieeja ļoti, ļoti pragmatiski. Ja? Teiksim, cilvēki jau ir bijuši, piemēram, liecinieki kaut vai visam tam. Es negribu tagad sākt atkal stāstīt, kā Ainārs Šlesers stāstīt tur pa turismu attīstību vai sākt stāstīt tur pa lidostas attīstību vai pa tranzītu attīstību. Bet mēs esam bijuši visi liecinieki tam, ka lidostas tur ar saviem 300–400 tūkstošiem pasažieru katru gadu tā lēnām veģetējusi un nekas tur nav noticis. Un tagad mēs redzam, ka tiek pārvest 5 miljoni. Ja? Tad apjoms ir kāpis 10 reizes. Mēs redzam, ka viens no lētākajiem un ātrākajiem biznesa veidiem, kur var valsts nopelnīt naudu un pašvaldības nopelnīt naudu, turisms, ir kļuvis nevis par kaut kādu stāstu vai populistisku sasmaidīšanos, bet mēs redzam katru dienu jau brīžiem sāk kļūt kaitinoši, kad pilnas ielas ir ar turistiem, kur tur staigā un tur kāds viņiem kaut ko stāst. Ja? Bet tā ir konkrēti līdzekļi, tā ir konkrēta nauda. Un ja mēs zinām, ka turisms šobrīd Latvijas budžetā ienes kaut kur kāds 2,5% no koprodukta, ja? Tad mēs saprotam, ka tur ir realitāte, tur ir saturs, tur ir tie resursi iekšā. Ja? Tad tādas lietas, acīm redzot, nosaukt par populismu vienkārši būtu jocīgi. Ja? Tas, ka mēs ļoti labi apzināmies, ka, teiksim, es gribu teikt, Vienotība šodien nāk klajā ar tā saukto Latvijas reindustrializācijas projektu. Un cilvēkiem, varbūt, kas ir mazāk lasījuši vai mazāk zina, izlasot šos vārdus, liekas, kā viņi ķērušies pie industriālām lietām. Droši vien tagad valdība sāks būvēt atkal rūpnīcas un sāks pirkt metālu un pārdot kaut ko. Nemānīsim sevi. Valdība nebūvēs nevienas rūpnīcas vairāk. Rūpnīcas būvēs uzņēmēji, bet viņas būvēs tikai tad, ja viņiem būs dot labi apstākļi, ja viņiem valdība atļaus, ja dos zemi uz labiem nosacījumiem, nedīrās 9 sādas par zemes nomu, ja valdība nodrošinās to, ka, teiksim, infrastruktūras lietas, elektrība, gāze, pievadu ceļi tiek pievadīti un tiek radīti priekšnoteikumi, lai viņi varētu labi un efektīvi strādāt, tad viņi nāks uz šejien. Tā kā tā lieta, es gribētu teikt, ka katru šo jautājumu var jau kaut kā pavērst, it kā populistiski, taču, un, protams, ka partiju programmās tiek mēģināts ar frazeoloģiju vienkārši mēģināt, tāpat kā ar frazeoloģiju mēģināt notušēt un nesaukt lietas īstos vārdos. Tā kā mēs tagad runājam, budžeta konsolidācija. Kas tā ir par konsolidāciju? Tā ir vienkārši budžeta samazināšana, budžeta griešana. Ja?